Labrīt, cienījumās dāmas, godātie kungi. Man sauc Daniels Pavļots. Man patiesi prieks redzēt tik pilnu zāli un tik dažādu auditoriju. Šķiet, ka runājot ar Finanšu ministrijas kolēģiem, kuri rīkoja šo konferenci, viņi bija patiesi pārsteigti par to atsaucību, ar kādu ienāca pieteikumu šo konferenci. Un šeit ir ļoti interesants un labs klātesošo sajaukums. Gan ierēdniecība, gan biznesa pārstāvji, nevalstisku organizāciju pārstāvji, izglītības iestādes, akadēmiskais personāls. Labrīt, godātie konferences dalībnieki. Šobrīd mēs redzam pirmās tautsaimniecības stabilizācijas un izaugsmas atjaunošanās pazīmes. Un tas ir pierādījums arī tam, ka līdz šim īstenotie pasākumi Latvijas ekonomikas un finanšu stabilizācijai ir devuši savu efekti, un tai skaitā tie ir arī valsts budžeta deficīta ierobežošanas pasākumi. Tomēr, lai uzturētu šo pozitīvo attīstību, ir nepieciešams konsekventi turpināt uzsākto ekonomikas stabilizācijas un izaugsmas atjaunošanas programmu. Un viens no tās pamatelementiem ir valsts budžeta deficīta pakāpeniska samazināšana, kuras realizēšanai mēs viennozīmīgi dodam priekšroku strukturālām reformām un labākai nodokļu iekasēšanai, kas ļautu izvairīties no tālākas nodokļu paaugstināšanas vidējā termiņā. Nav noliedzams fakts, ka šajos ekonomiskajos apstākļos ēna ekonomikas apjoms Latvijā ir pieaudzis, un mūsuprāt tā ir būtiska rezerve valsts ieņēmumu palielināšanai. Dažādos avotos ēna ekonomikas apjoms tiek minēts no 12 līdz pat 40%, kas liecina par to, ka šī parādība nav ne viegli fiksējama, ne izmērama. Cīņai ar ēna ekonomiku ir izveidota darba grupa, un arī valdība ir akceptējusi vidēja termiņa plānu ēnu ekonomikas apkarošanai ar daudziem konceptuāliem risinājumiem. Cīņai ar ēnu ekonomiku ir jābūt elastīgai un operatīvai, tāpēc valdība ir aicinājusi atbildīgās institūcijas turpināt darbu, neapstāties pie jau sasniegtā un sekot līdz tam, vai plānā iekļautie pasākumi dod rezultātu, kā arī rosināt jaunas priekšlikumus. Ņemot vērā to, ka ēna ekonomika ir viena no tādām parādībām, kas nav ne precīzi izmērām, ne viennozīmīgi interpretējama, šīs konferences mērķis ir pēc iespējas plašāk izdiskutēt ēna ekonomikas teorētiskos un praktiskos aspektus, izvērtēt jau padarīto. Man ir patiesi prieks par šīs konferences plašo apmeklētību un to, ka dalībnieku vidū ir plaši pārstāvēta augstskolu mācību spēka, kas šīs dienas diskusijā dodas papildu teorētiskās atziņas un secinājumus, lai valsts savos lēmumos pieņemtu pareizos risinājumus. Vislielākais šīs konferences guvums būtu jaunu atziņu un ideju radīšana, kas nākotnē ļautu samazināt ēnu ekonomikas apjomu Latvijā. Līdz ar to aicinu uz aktīvu līdzdalību un diskusijām, lai konferences noslēdzot varam nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem un tēzēm. Paldies par uzmanību!